Tūlīt arī cukurs būs karamelizējies, te tam pieliešu karstu ūdeni. Tas vispār ļoti uzmanīgi jādara, jo var apdedzināties. Redzat, kā viņš tur ņemās savā nodabā? Ļoti traki nāk ārā no tā katla. Tā, kad jau lielākā daļa ir pielieta un cukurs jau ir pieradis pie ūdens, tad to var liet arī vairāk, tad tas vairs nav tik bīstami. Tam ir jābūt tādam tumšam, šķidram. Šeit pievienošu tumšo muskavādo cukuru. Vajadzīgi ir 150 grami. Tagad to vienkārši samājas, lai tas izkūst. Un tagad šo karamelizēto cukuru sīrupu es atdzesēšu šeit bļodiņā. Piparkūku mīklā ņem 150 gramus cukuru. Ja jūs nelietojat tumšo muskavādo cukuru, tad šai mīklai vajag izmantot 300 gramus cukuru.